15. un 16. decembrī valsts policija Liepājā rīkoja profilaktisko reidu Esi redzams. Pasākuma mērķis pievērst pastiprinātu uzmanību gājējiem un velosipēdistiem diennakts tumšajā laikā, lai mazinātu risku nokļūt satiksmes negadījumos. Šoreiz viena otra izbīles, ka iešana bez atstarotāja izmaksās vesels 20 latus, izrādījās velts. Smaidošie policisti tikai informēja un šoreiz pildīja apdāvināšanas darbus. Šodien notiek akcija Esi redzams. Akcija ir izcinās visā Kurzemes reģiona pārvaldes ietvaros. Policijas darbinieki dala iedzīvotājiem atstarotais diennakts tumšajā laikā, lai viņu autodzīvē būtu vieglāk viņus pamanīt, un arī viņu dzīvei būtu tas arī liederīgi, jo viņus ir vieglāk redzēt, un viņus saulēcīgi vadītāji var sabremzēt. Kopumā akcija šodien no rīta sāk risinājās jau pie skolām. Skolniekiem izdalījām arī atstarotājus, un turpinām diennakts tumšajā laikā iedzīvotājiem, kas pie ielām pārvietojas bez atstarotājiem, izdalīt viņu drošībai. Šis kostīms, kas man šobrīd mugurā, ir no CZD kostīms, tas saucās gaismas cilvēks. Kostīms speciāli ir izgatavots akcijām tādām, lai cilvēkiem izskaidrotu redzamības ceļu, lai cilvēki saprot, ka jābūt redzamām pārvietoties pa ielām. Iedzīvotājiem pārvietoties pa ceļu jāiet ir pretī braukšanas plūsmai. Un pie labās rokas jābūt ir atstarojušam elementam vai arī lukturītam. Ja nav lukturīts, tad arī ar mobilo telefonu var ieslēgt, lai redz, ka tuvojas mašīna izgaismot, teiksim, kad redzētu, ka cilvēks brauc.